Mani sauc Valdis Putniņš. Esmu stikla mākslas students Latvijas Mākslas akadēmijā. Uzskatu sevi par savu veidu multimākslinieku, kas ir izmēģinājis savu radošo pieskārienu gan fotogrāfijā, gan glezniecībā. Un tomēr palicis, vai nepalicis, turpina ar stikla mākslu nodarboties. Mani sauc, kā angliski, ja? Mani sauc, my name is Vineta Groza, un nodarbojos ar stikla mākslu kopš 90. gada pagājušā gadsimta. Kā Valdis man prasīja tādu jautājumu šorīt, vai tev kādreiz arī neapnīk tas, ko tu dari? Es saku, jā, man apnīk stikla māksla vienreiz gadā, katru gadu. Man viņa riebjās. Es nevaru vairs to izturēt, jo tas nemaz nav tik viegli. Un varētu darīt vieglākas lietas. Nu, tad es saku to, ka es esmu pabeigusi Latvijas Mākslas akadēmiju, stikla nodaļu 99. gadā, un tad drīz vien arī kļuvu par pasniedzēju šī pašā nodaļā un audzinu jauno paudzi. Muzejs uzaicināja izveidot stikla mākslas izstādi muzeja telpās 2. stāvā. Man radās doma uzaicināt profesoru Vinetu Grozu. To es arī izdarīju, un, lai arī cik tas nebūtu smieklīgi, viņi uzaicināja mani piedalīties tajā izstādē. Un es esmu sajūtu sevi kā daļa no Vinetas šajā izstādē. Un tas man liekas kaut kā, man pašam liekas ļoti interesanti un fascinējoši būt daļai no pasniedzējas. Arī šeit iekārtojot to izstādi, mēs neviens nezinājām, kā tas būs līdz galam, ja, jo tā ir tāda miedarbība, ja, darbu un personību, un tas nav saprotams, kā tas veidojās, bet vienojāmies kaut kā. Nekādas lielās domāšanas nebija, viss nāca no Dieva, no augšas. Informācija gan par nosaukumu, gan par darbu izvēli. Un, protams, arī mēs iedvesmojāmies no Ogres ziliem kalniem, dabas un tam līdzīgām lietām, bet tas kaut kā ļoti organiski sanāca. Daba jau ir mūžīga, un tas tad arī man iedvesmo, jo daba ir mūžīga. Un, pateicoties mums, varbūt arī viņa kaut kur nav mūžīga, bet arī šie koki, kas tie redzami, ja, un koki debesīs, koki zem zemes, šī paralēlā pasaule, kas patiesībā eksistē, kuru mēs nezinām. Nosauksim viņu par zīmēm, vai par dabas zīmēm, vai par dieva zīmēm. Viņa ir. Un tādā ziņā viņa man ietekmē. Stāsts ir par ideju, jo tad stāsts ir zilie kalni. Tas, kas ir tā kā Ogres kalniem veltīts, kad arī tas ir tāds kā ideja, ar šo ideju esmu bijis daudzās rūpnīcās, daudzās zemēs. Tas ir viens no veidiem, kā sastrādājoties ar šo grupu, kas veido stiklu rūpnīcā, kā viņi to izprot, kā tas sanāk. Un tad tas ir viens ideja, kas man ir visu laiku ir bijusi tāda savienot nesavienojamas lietas. Valda Jēzus jaunais portrets, tas man ir viens no favorītiem, jo tas ir tapis pēc Valda gleznas par Jēzus portrets. It kā var būt, bet nē, tas ir nosacīti. Ja? Kaut kur viņš atgādina šo jauno cilvēku, kur viņi saskatās. Ja? Un tādā ziņā man liekas, ka tā izstādē ir tas tāds kopīgais skatiens viņu, ja? Vecākais un jaunākais, un kaut kas tur ir, kad viens ir vērotājs. Otrs jau ir iemūžināts it kā senā tehnikā, ja? Kas jau ir mūžīga tehnika, mozaīka, un viņa tiek atrasta joprojām Ēģiptē, un viņa ir sena, un šis darbs būs ļoti ilglaicīgs. Un tas atkal tekstilī, tā sapūst, vai ne, un tā nav tik mūžīga, bet atkal tas skatiens ir tas, ka tā dzīvība kaut kur tajā visā ir. Un tas jau nevar izturēt, viņš uzlicis saulesbrīles, ja viņš to skatienu nespēja. Tas saulesbrīles, viņš slēpj savas acis. Tā kā kaut kas tur ir tāds.
Reliģijas tēmas, varbūt nenosaukt par reliģijas tēmu, bet man vienmēr ir interesējusi tāda sakrālā nozīme mūsu dzīvē. Es pats sev neuzskatu par ļoti ticīgu cilvēku, un kaut kam drusciņi es varbūt ticu, varbūt kaut kam neticu. Es vairāk ticu kaut kādiem citplanētiešiem un matricām un tam līdzīgām lietām. Bet jā, un tas man vienmēr likās, tā reliģija tāda tēma, par ko cilvēki gadu simteņiem ir domājuši, runājuši, nogalinājuši viens otru. Un kāpēc viens stāsts var tādu garu laika posmu aizpildīt. Un tad es sāku uzdot jautājumus, vai tas Jēzus tiešām visu redz vai neredz. Tādas pārdomas man ierosījās. Un tad es sāku pievērsties ar fotogrāfiju, sakrālajām tematikām. Šī darba nosaukums ir Vai Jēzus ir visur? Tas tāds, varbūt katrs cilvēks uzdod sevī jautājumu, vai tas Jēzus viņā ir, vai viņš redz visu, vai viņš tikai grib redzēt daļu no kaut kā, vai viņš vispār neko negrib redzēt. Un tas ir kaut kāds varbūt cilvēks savstarpējās attiecības, varbūt kaut kāds ģeopolitisks konteksts uz kopējā fona, kad tur cilvēks nogalina un tāpat laikā nezinu, kaut kādi cilvēki par kaut kādām citām lietām tur kaujās par kaut kādiem 10 eiro. Tur viens otram rīklu griež pušu, zinot, ka tepat netālu tur cilvēkus nogalina, tam līdzīgas lietas. Jā, un tad var redzēt instalāciju, kur tā reliģija ir parādīta caur krusta zīmi. Vai tā reliģija ir pareiza, vai viņa ir tā kā nesakropļota, bet deformēta. Varbūt tas simboliski nozīmē, ka caur cilvēkiem tā reliģija nemaz nav tāda, kāda viņa pirmsākumā ir bijusi, bet viņa līdz mūsdienām atnākusi kaut kādos savtīgos nolīkos deformēta. Vai no cilvēkiem caur reliģiju iegūt naudu, vai kaut kādus karus izveidot, tam līdzīgi. Bet kaut arī skatītājiem var būt savas interpretācijas par to visu var būt. To tad arī mēs uzdodam apmeklētājiem to ieraudzīt. Tas ir tas nenoskaidrotais jautājums, kas tas ir. Kas ir šīs dieva zīmes. To tad arī mēs liekam par vadmotīvu šī izstādē, un katrs to redzam no sava skatu punkta. Un es ceru, ka arī cilvēki, kas šeit nāk un redz, un arī to cenšas varbūt sajust. Vēstījums izstādes manā skatījumā ir jau iekodēts jau nosaukumā dieva zīmes, kur var uztvert pilnīgi nopietni, un pilnīgi nenopietni. Kad ir, kā vecos Omas teica, vai dieviņš nogrābstās, vai dieva zīmes, un tam līdzīgi. Tas arī mums ikdienā, ja tu pievērs uzmanības, laik notiek kaut kādas dieva zīmes. Kāds cilvēks to pamana, kāds cilvēks to nepamana. Man kaut kā pēdējā laikā es skatos pulkstenības, laika man rādās vienādi cipari, un es sāku domāt, vai tie ir dieva zīmes, vai tās nav dieva zīmes. Tur 1, 1, 1, 1, 1 un tam līdzīgs. Un ar to izstādi, mēs gribējām parādīt, ka tā dzīve varbūt ir dieva rokās, varbūt nav dieva rokās, vai tas dieviņš ir, vai viņš nav. Bet, kad jādzīvo ir ar mieru, ar dievu mieru, kāds senatieši teica, ar dievu palīgu, tam līdzīgi. Vēstījums visiem, dzīvojiet dievu mierā, es neko nevaru citu pateikt. Esat mierīgi, laimīgi un ne par ko neuztraucaties. Un kā mana māte teica, un nedusmojieties. Tas ir mans vēstījums.